Un tas, beidzot, ir noticis. Jaunā rallycrossa trase, pati jaunākā un modernākā pasaulē, ir tapusi. Es tā šorīt no rīta pamodos un domāju, ja es būtu biķernieku trase un man 50 gadu jubilejā šādu dāvanu uztaisīt, es būtu vienkārši stāvā sajūsmā. Jā, laikam pašlaik man ir tik daudz emociju, ka man pat ir grūti runāt, jo tā gandarījuma sajūta, un teikšu arī godīgi, ir lepnums par padarīto, un patiešām var teikt, ka ir lepnums padarīto, jo izdevās. Jo tā kā arī valdībai apsolījām, ka tajā laikā, man māc šaubas, bet saprat, ka to izaicinājumu, to, ka palaist garām tādu izdevību, ka Latvijā notiek pasaules čempionāts, kur īstenībā autosportā ir tikai 5 veidos. Pirmā formula, kā mēs zinām, un vēl tur, tad jādara. Un trasi tika uzbūvēta 4,5 mēnešu laikā, pa stundām, pa minūtēm pat rēķināja, kā būvēt, ko darīt, arī visi šie drošības aprīkojumi. Un kādēļ droši var teikt, ka viņa modernākā, to saka ne tikai puiši, kur brauc, bet tādēļ, ka viņi arī pašlaik būvēt pēc jauniem FIA noteikumiem, jo šis ir viens no straujāk un populārāk paliekošākiem autosporta veidiem, un drošības prasības līdz ar to ļoti pieaug. Un vajadzēja pielāgoties arī faktiski viss pitlīnijas. Šie te skatītāji drošības žogi tieši tāpat kā pirmā formulā, un arī tā firma, kur mums kaut ko uzdāvināja, viņa aprīko arī pirmās formulas trases, tā kā viņa patiešām ir, nerunāt jau par segumu, par to, kas arī ir unikāls, lai nebūtu putekļi, lai viņa būtu ļoti cieta, bet tajā pašā laikā varētu frēzēt pa viņu. Un tad redzējāt, Nitišs Baumans gāja tā, ka tikai tajos līkumos, kaut gan, ja tā kāja viņa ļoti cieta, lai viņi neizdangātu. Tas strādāja gan inženieri, gan celtnieki, paldies viņiem. Un katrā ziņā patiešām izdevās. Sadarbība ar Binderu apmierināti esat? Jā, ļoti labi, protams. Viņi jau iepriekš bija arī būvējuši pārējo to daļu biķerniekiem. Jebkurā gadījumā biķernieki savā jubilejas gadā ir atguvuši bijušo posmi ar šo jauno unikālo trasi. No neoficiālajiem avotiem es uzzināju, ka visu šo 4,5 mēnešu, varbūt pat ilgāk, jūs esat turējis roku uz pulsu šiem darbiem. Nav jau man varianti. Pie tam vēl tā nelaime tāda, ka Sakrit motoru muzejs, kurš bija ieplānots daudz ātrāk atvērt ar šo te trases nodošanu. Var teikt tā, vārdi tiešām nozīmē, ka te cilvēki jūdzās nospat. Apsveicu tevi un ceļbūves firmu Binders ar šo te panākumu. Es domāju, lielu panākumu, tiešām reti, nozīmīgi un reti arī sarežģīti objekti. Jā, paldies. Objekts bija ļoti interesants, tanī pašā laikā ļoti dinamisks. Kā jau iepriekš pieminēju, 4,5 mēnešos mēs uzbūvējam šo rallycross trasi. Šobrīd ir ļoti liels prieks un tāds gandarījums sajūta par to, ka braucējiem patīk, kas bija pats galvenais mērķis, kam tai trasē ir jāpatīk. Arī pasūtītājiem patīk, jo viņi ir funkcionāli, būs viegli kopjama. Attiecīgi mēs esam sasnieguši gan pasūtītāji, gan braucēja galvenos uzstādījumus. Manuprāt, ka viss ir izdevies lieliski. Reini, vai tev tajā gadā, kad tu sacēli to šūmu, to pasaules čempionātu, tev pašiem likās, ka varētu kaut kas šitāds sanākt? Noteikti, ka neienāca nekas prātā tāds, bet iesaistoties tajā darbā, redzot, kā viss sākās un līdz pat šim momentam, tad zin kā vienmēr tās labākās lietas, negaidītākās lietas. Pirmais izmēģinājums starts, no starta tu izraujies, bet pēc tam palaid Baumanu uz priekšu. Varbūt tā taktika šoreiz nostrādāja, bet nezinu, vai tā nostrādās arī sacensībās. Kāda bija sadarbība ar būvniekiem, sapratāties savā starpā? Daudz es neiesaistījos viņu darbā, pateicu savas idejas Raimondam Straukšam, tīpaši par pirmo līkumu un arī par grunts segumu, bet šobrīd viņš iztur un tas ir tikai apsveicami, bet redzēsim, kā būs, kad pāries 70 superkāri pāri. Katra jauna mantiņa ir, kā saka, skaista un spoža. Kā jaunā biķernieka rallycross trase? Varētu teikt, ka ļoti tuvu desmitniekam vēl tas grāns daļas bišķiņ jāpieslīpē, lai tās atķer vairāk parādītos, bet visi tramplīni, asfalts, visi tiešām brauc un bauru. Starp tām rallycross trasēm pasaulē, kur tu esi bijis? Šitien to, kur tu ievietot? Domāju, ka pirmajā vietā viennozīmīgi.
zinu kādu vietu. Es tev parādīšu. Kā otrā pusē. El, šitā nav mana mašīna. Kā tev tur sauc un aiz šurpu? Dusmīgs, toties dzīvs. Neļauj braukt reibumā. Nav vērts raizēties. Otsta atlīdzina zaudējumu satiksmes negadījumā cietušā mantai. Vēl tikai 3 nedēļas pagājušas kopš Mežciemā atkal durvis vēris Rīgas motoru muzejs. Praktiski pa jaunu uzbūvēts, uz veco rāmu, var teikt. Gluži tāpat kā tiek restaurētas vecās automašīnas, veco rāmu, veco karkas, uzbūvēts pa jaunu motoru muzejs. Tautas plūsme uz šejieni neapstājās. Es to tik vien redzu, kā pilnu stāvlaukumu un daudz cilvēkus un ļoti daudz gan mūsējos, gan ārzemniekus. Mēs jau jums esam stāstījuši par vienu no pašiem galvenajiem lepnumiem, sakot, uz kā muzejs tika uzbūvēts uz kalnu sacīkšu auto Audi. Tad mēs jums esam priekšā stādījuši arī, domāju, katra latviešu sirdī milzīgi lepnumu krastiņa auto, kas ir būvēts Amerikā vēl pirms Forda. Tad šobrīd Latvijā pats vecākais 1903. gada automobīlis. Tad mums ar Gunāru izdevās jums pastāstīt par tādu automobīlu, ar kādu brauc Ulmans savā laikā. Un, Gunār, kā tu man toreiz teici, ka tas bija pats sarežģītākais? Tas bija sarežģītākais projekts, tas tiesa, jā. Un tad šodien mēs esam atnākuši pie automobīļa Tatra. Un tas ir viens manā uzturē tāds ļoti interesants gadījums, jo es šitādus automobīļus vēl atceros braucam pa ielām 60. gados. Ar ko šī Tatra ir zīmīga? Šai Tatrā gandrīz viss ir neparasts, jā. Tas bija liels jauninājums 30. gadu sākumā. Viņas vecākais brālis 77. Tatra dzima jau 34. gadā, un 37. gada modelis jau ir atšķirīgs ar to, ka pilnmetāla nesošā virsbūve, nesošā, neatkarīgais atsperojums, aizmugurē novietot dzinējs, gaisu dzēsējams dzinējs, un te vēl skaitīt un skaitīt, jā. Tam laikam tas bija ļoti moderns. Aerodinamikas šīs īpašības, koeficients. Sākumā viņi ziņoja, ka esot 0,29, vēlāk Volkswagen bija testējis modernajās aerodinamikas caurulēs īstu mašīnu, tad viņi modelīti, jā. It kā kaut ko 0,36, bet tas vienalga ir mūsdienu automobīlim ļoti labs koeficients. Tātad šis konkrētais autiņš ir kur gadu? Šis ir 49. Tā kā modeli turpināja ražot arī pēc kara nelielām izmaiņām līdz 50. gadam ražot 49. Ražots priekš Padomju Savienības muzejā atradās, Tatras muzejā atradās ieraksti, pasūtījumi Burtnīcā tieši tāds tumšs zils arī bijis pasūtīts. Kas šo autiņu restaurēja? Mūsu antīko automobīļu klubs? Nē, mūsu muzeja darbnīcas speciālisti, jā, mēs daži ļaudis tur nedaudz ar nelielu arī pasūtījumu uz malu, jā, citām firmām. Tas bija krāsošana, salona tapsēšana un kromēšanas darbi. Pārējo darījām. Varbūt pieiesim viņam pie to atskatu puses, parausim vaļā un palūdēsim uz to motoru. Jo man kaut kā vienmēr, es nesaprotu, kā tas Porsche var braukt uz gaisa dzēsēšanu, un šitien tāda arī, viņi te tur pa kalniem ņemās. Viens pa kalniem, jā, tur ir tādi apvidi, kur ir kalni, otrs brauc apkārt pasaulē, tādēļ viņi bija Āfrikā, Dienvidāfrikā, Dienvidamerikā. Prīmā viss tur turēja, nekāda problēma, kamēr tas aparāts ir darba kārtībā, kamēr tur dzinējā nav eļļa, viss aplips ar putekļiem. Un bija pareizi arī tā ventilācijas sistēma uztaisīt, jā, nekars. Tad šis lūk ir šī neparastā automobīļa spēka agregāts. V8, 8 cilindru dzinējs ar gaisu dzēsējams, ar augšējām sadalas vārpstām, kas piedzītas tev ar ķēdēm ir uz kreiso uz labo pusi, 2 gaisa turbīnas, katrai pusē atkal sava pareiza gaisa plūsma, tīro gaisu ieriņem no augšas un tiek dzīts uz leju zem automobīļa. Jauda nav liela, 3 litru dzinējam ir
tikai 72, 75 dzirgspēki, bet auto ir ar aerodinamisku formu, auto ir ar mazu svaru, 1,5 tonna tikai, un tādēļ attīstīja ātrumu līdz 160 km/h. Neviens tā laika Eiropas sērijā ražotais pasažieru auto tā nebrauca. Ja? Pat lielajā kompresoriem vācieši to nevarēja dabūt. Nu, protams, ne jau ilgstošai braukšanai šie 160, vienalga virs 130 tiek norādīts automobīļa braukšanas ātrums. Kādus viņš izdod parametrus, bet es saprotu, ka diezgan normāls. Jā, parametri gara normāli, bet arī nepārspīlēti. Ir 3 litru dzinējs, bet jauda ir 72, 75 kā kurā ražošanas periodā, ja? Ar gaisa dzesi. Bet ir ar augšējām sadales vārpstām. Tie rādītāji bija katrā ziņā pietiekoši priekš šo vieglo un aerodinamisku automobīli, jo svars tikai 1,5 tonna. Tik milzīgam automobīlim 1,5 tonna svars, jā. Tādēļ viņš varēja attīstīt milzīgu ātrumu, jāsaka milzīgu, jo 160 km/h tika uzrādīts maksimālais ātrums. Un atliek tikai atgādināt, ka Rīgas motoru muzejs Rīgā Eizenšteina ielā vaļā katru dienu no 10 rītā līdz 6 vakarā. Laipni lūdzam! Uzmanību, droni! Veikalā Motosports varat iegādāties dažādu līmeņu bezpilota lidojumos aparātus, arī profesionālos dronus. Pieejamas rezerves daļas, servisa apkalpošana un konsultācijas. Hidrauliskās sistēmas un savienojumi. Firma Hydronex. Bez iepriekšējām 3 tirdzniecības un servisa vietām Latvijā, Rīgā, Aizkrauklē un Jēkabpilī, kur varat iegādāties un atremontēt visa veida hidrauliskās iekārtas, klātnācis jauns Hydronex tirdzniecības un servisa punkts Gulbenē. Firma Hydronex Latvijā pārstāv Čehu rūpnīcas Jihostroja ražotos NŠ tipa zobratu hidrauliskos sūkņus, visa veida šo sūkņu tirdzniecība un servis. Tagad vasara tikko kā pārmetusies otrajā pusē. Jūlijā tradicionālais Vent bunkera kauss superkrosā. Ventspilī, Lemberga-Kūts slīpojumā, kā saka, trase, kas tiek izveidota reizi gadā, jau 19. reizi. Pašam Arvi tev ticās, ka tas tik tālu visu nonācis? Ir tā, ka ir, ka šos skaitļus min, tad liekas tā grūti iedomāties, atcerēties sev, kā tas bija tos 19 gadus atpakaļ, ja, bet ir forši. Varbūt tiem cilvēkiem, kas nezina to pamatu būtību, šeit ir nopietna kalna slīpums, kurā katru gadu uzbūvē pa jaunu superkrosa trasi. Jā, šeit ziemā notiek slēpošana. Jā, tātad to, ko mēs redzam šodien, šo superkrosa trasu ar elementiem, skaidrs, ka pat tādu nepieslēpos. Jā. Tāpēc ir tie apmēram 1000 kubikmetru savest zeme, jā, kur tiek veidot, uzstumt šīs virāžas šie tramplīni. Un pēc tam arī viss tas tiek aizvests prom, atkal uzbērst uz šī paša kalna atpakaļ virsū, iesēt zālīt, ja, un atkal ziemā jau mēs redzēsim, ka šeit ir skaists kalns, kurā var baudīt slēpošanu. Vai tu daudz vietas pasaulē esi redzējis tādas kā jūs, ko jūs tad darat? Ja godīgi motokrosa sacensības neesmu redzējis, tāpēc gribētos domāt, ka mēs esam vienīgie, ja, un unikālie, ko arī apliecina sportisti, ja, kas tādā trasē nekad nav braukuši. Jāsaka, ka sportists jūs gan mākat savākt katru gadu. Tur vismaz ir no pasaules spicis, ja neviens te vairāk. Jā, tāda ir mūsu devīze jau no pirmajiem Ventbunkers balvām, ja, kad ir jābūt šim sastāvam atšķirīgam, ja, ar labu, augstu kvalitāti tieši meistarības ziņā no sportista, ko viņi var izpildīt. Ja. Un šie speciālai viesi, ja, šogad bija Beļģi, bija Zviedrs, bija Igauņi, ja, Karels. Tā kā nav daudz sacensības, kur šajos laikos Baltijā var pulcināt tādu dalībnieku sastāvu. Varbūt pirms ķeramies vēl pie pašiem sporta pasākumiem, gribētos atzīmēt to, ka Ventspils piedzīvojuma parkā katrs no ģimenes var atrast, ko darīt. Un tas arī bija iespējams šodien bez šaubām. Plus vēl skaists pasakājums laiks. Tāda jau ir šī mūsu devīze, ja, šim pasākumam, ka ne tikai super motokros, ja, bet tā ir atpūta visai ģimenei, ja, plus vēl kaut kāda kultūras baudījums, ja, ko varēja sniegt šie jaunie mūziķi jau uz skatuves. Un
Un plus vēl šī infrastruktūra sakārtotā, jā, tā kā kam nepatīk troksnis, lūdzu karuseļu un baudiet zālīt un baudiet šīs piedzīvojuma parka atrakcijas. Tā kā es domāju, ka tas mums izdevās. Ar vienu vēl piebildi, ka bērniem un pensionāriem ieeja pa brīvu. Jā, pateicoties mūsu sponsoriem Vent Bunkeram un Ventspils pilsētas domai, mums ir šī iespēja šeit pulcināt labu dalībnieku sastāvu, uzbūvēt šo trasu un iedot šo, es teiktu, lielo atlaidi atnākt šeit pa brīvu un apmeklēt šo pasākumu. Šogad man pirmo reizi bija iespēja sekot sacensībām un filmēt viņus ar tā saucamo dronu. Es tev teikšu, šitie zviedri, kas tur pa gaisu lēkāja, tā brīžiem tas skats bija tāds diezgan jocīgs no putnu lidojuma, ka tik nesaskrēnam mēs ar to mocu to gaisā. Tāds jau ir tas viņa uzdevums, ja jau nebaidīšos šī vārda kaskadieri, ja, un arī šeit šīs Ventspils vēja brīzītes, ja, kas bija arī viņiem traucēja līdz galam izdarīt savu darbu, ja, bet jā, tas ir viens no skatītāju pieprasītākajiem šiem elementiem šeit sacensību ietvaros, ja, šis freestyle shows, ja, un šis backflip un tiešām elpa aizraujoši. Kurš no viņiem bija tas, kas bija dublējis Stallone, ja? Silvestrs Stallone, tas bija Frederiks Bergens, ir Frog, viņš The Expendables 3 piedalījās filmēšanā Holivudā un šeit un šodien viņš bija Ventspilī. Ķeramies MX2, MX1. Jā, MX2 klasē, kur, protams, brauc jaunākie sacensību dalībnieki, tāds melnais zirdziņš bija Dana Karlsons Zviedrs, ja, kur neviens nebija iepriekš redzējis šeit Latvijā, bet viņš brauc MX2 klasē Zviedrijā pieciniekā. MX2 klases Zviedrijas čempionātā ir ļoti augsts līmenis, un to pat viņš parādīja arī šodien šeit. Jā, viņš kopvērtējumā bija 3. vietā. Karels Kucārs uzvarēja MX2 klasē, jā, un šis sportists ir tiešām ļoti pieredzējis, jā, jo viņš piedalās pasaules čempionātā MXGP MX2 klasē. Un, līdz ar to viņa meistarības līmenis arī šeit bija redzams, kā viņš izpildīja šos elementus un kāds bija viņa ātrums. Tā kā es domāju, viņš godam pelnīja šo 1. vietu MX2 klasē un 3. vietu MX1 klasē. Viņš nomainīja tikai motociklus un uzreiz devās trasē, lai kopvērtējumā tiktu pie Vent Bunkers naudas balvām. Un, protams, ja tu brauc abās klasēs, viņas ir lielākas. Un summējot, bet kāpēc to nedara citi? Tāpēc, ka tas ir ļoti grūti, jā, jo tas prasa ļoti lielu fizisko sagatavotību. Un, Karels pierādīja, ka var iebraukt trīniekā abās klasēs. MX2 arī viens rodeo braucē? Jā, MX2 klasē brauc Kristers Drevinskis, kas šobrīd ir Latvijas izlases viens no kandidātiem. Un šodien veic ļoti labu pirmo braucienu, kur cīnījās ar Zviedru un izcīnīja 3. vietu, bet 2. braucienā bija tehnisks kļūmi, jā, reāli tāds tehnisks brāķis, ja, jo šajā trasē arī atrodas akmeņi un vienkārši akmens ieķēra zobratā un pārtrūka ķēdi, ja, un līdz ar to tas ir tāds, kā saka, bad luck, ja. Labi, ka sportists vēl neiedzīvojas traumā, ja, no tā, un līdz ar to arī, protams, kopvērtējums izpalika. Dāvis Līvs, tas jau MX1 jau pārlecam. Jā, Dāvis Līvs ir, protams, no viņa mēs gaidām visvairāk, jā, jo viņa pieredze un attieksme pret šādām lietām, kur ir vajadzīgs kontakts, jā, jo šī trasa nav klasisks motokross. Viņi ir šauri, viņi ir lecieniem, virāžām bagāti, jā, līkumu daudz. Un ļoti svarīgs ir starts. Dāvis parasti labs starts, jo viņš pirmā kvalifikācijas braucienā viņš uzvarēja. Jā. Tas bija tāds labs pārsteigums ar domu, ka bet kopvērtējumā 4. vieta, jā, šajā konkurencē, es domāju, tas ir gan atzīstams rezultāts. Dāvis Ivanovs, tas bija pārsteigums tev, vai ne? Zinot Dāvi Ivanovu un viņa veiksmi arī šajā trasē, jā. Protams, tas nenāca viegli viņam, viņš izcīnīja, jo Aigars Leoks viņam minus papēžiem. Ja, Kas ir Aigars Leoks? Man liekas, to zina visi motosporta cienītāji. Protams, jā, bet līdz ar to jau, kad mūsu šīs skaitīšanas sistēma, ja, kad skaita vietas abos braucienos un tad kopvērtējumā, ja, tad bija vienāds punktu skaits, bet Dāvis Ivanovs uzvarēja un ieguva Vent Bunkers lielo balvu šogad. Rodeo rindu cīnītājs Dāvis Līvs, kā jau mēs šodien jau runājam par, ka Dāvis ir tas pareizais vārds motokrosistiem, vai tu tam piekrīti? Jā, protams, kāpēc ne? Kas saka, tas palīdz treniņos vairāk vai sacensībā? Es teiktu, ka sacensībā, zin kā, man liekas, jā, ka Dāvi, tiešām, ja runā par Dāviem, tas ir es un Dāvis Ivanovs. Mēs esam bijuši ap 2 Latvijas čempioni un superkausas čempioni, tāpēc arī ārzemēs esam labus rezultātus rādījuši un domāju, ka nekāda vaina. Kā tā jocīgi sanāk, rodeo taisa sacensības, bet tu tā iepriekš par to trasu pabraukt nedabūji. Tu trasu uzbūvēji dienu pirms gonkām.
Nu, tā ir, jā, tā trasa ir unikāla, viņa ir tikai uz sacensību dienu uzbūvēta, un šeit treniņi netiek pavadīti, un kā saka, jā, nekādas priekšrocības nevienam nav. Vai vispār šādi tipi sacensības tev ir piedoši? Jā, man šitāds ļoti patīk, kur ir tāda šaurāka mazliet trase, elementi daudz un tādas sīvākas cīņas. Man pat patīk labāk, jā, jo šobrīd ir tā, kad man bija pa ziemu man bija traumas, bija plecu operācija un pirms sezonas vēl mugurai bija diska trūce un šobrīd tā fiziskā sagatavība varbūt nav tik laba pēc visām traumām, tāpēc man tieši šādas sacensības, kur ir mazāks varbūt ātrums, bet vairāk tādi elementi, tad nāk labāk pie sirds. Man patiešām personiski traģiski nervus kutina tā lekšana pa to slīpo kalnu un nogāz uz leju. Nu, jā, protams, noteikti cilvēkiem no malas var uziet kājām, skatās, ka jābrauc lejā, noteikti slikti ap dušu paliek, bet mēs to darām jau dienā un kā saka, pēc iespējas tālāk vēl mēģina aizliegt un vēl dot gāzi pa kalnu, lai ātrāk iet. Man liekas, ka šodien slavenais Fodži Ēriks no Ventspils izdeva vienu latviešu motokrosu un latviešu tautas smagu noslēpumu. Jo viņš teica, ka, ja Igauni un Leiši grib šitien tā braukt, tad jāliek vārdā dāvs. Nu, nezinu gan. Tāpatās jau bija ļoti, ļoti grūti izcīnīt to pirmo vietu, bet beigās viņi izdevās. Rītņu kvalifikācijā 5. vieta, pirmajā braucienā 3. un tad 2. 1. vieta, kas kopā deva arī to 1. vietu. Bet tev tie konkurenti tur galīgi nebija nekāds zēniņi. Tur pasaules čempionāti dalīgi, Leok un... Jā, protams. Džeki var punktos iebraukt, tad nekādi švakie viņi nav. Kucārs mēģināja visas, abas divas klases braukt. Kas tikā nezinu, vai bija pareizi, varbūt bija. Tu tomēr, es domāju, uz to Lemberhūts, to slīpumu tur var diezgan nopirkties, tur tomēr fiziskais ir vajadzīgs diezgan normāls, ne? 2. braucienā viņš atmetās, tā kā pietrūka kaut kas, bet pat esmu, kāpēc cik uzvarēju, apmierināts. Kur no viņiem tev vislielākā cīkstošanās? Pa lielam, nekāda jau lielā cīkstošanās nesanāca. Tur pirmajā braucienā no pēdējās vietas sanāca ar citiem braucējiem vairāk cīnīties, kā Dāvi Līvu. Hamiltona stilā, ja? 2. braucienā startā aizgāja aiz Leoka. Apdzinu viņu un tad tā arī nobrauc vienkārši priekš. Viņš tur beigās atradis bija labāku trajektoriju vienu. Un tad es sapratu, kur viņš tur vinnē un vienkārši piesedz to vietu pēdējos apaļus un viss. Un grūti jau tur apdzīt ir citās vietās. Šitien tā trase katru gadu ir savādāk. Tad uz viņu pietrenēties praktiski nav iespējams. Vienkārši tur morāli sagatavoties to, ka vienu brīdi tu skries kalna augšā, un otru brīdi ar milzīgiem lēcieniem skries lejā. Kā var gatavoties šādām sacīkstēm? Šī tāda, varētu teikt, īsa šaura tāda vairāk elementiem bagāta trase. Pāris elementi ir tādi paši kā pagājušo gadu. Augša trases atšķīrās pavisam no pagājušā gada. Jā, sagatavoties tāpat nevar visiem, viņi ir sveši, tāpēc, kad visu gadu jau nekāda treniņa notiek, nekas. Tev šāda veida mači iet pie dušu? Jā, protams, man patīk. Man patīk šāda veida komercensības. Viņas savā veidā ir interesantākas nekā parastie čempionāti, ka braucēji var vairāk riskēt, jo netiek krāti punkti, vienkārši tiek braukta viena sacensība gadā, un visi grib viņu uzvarēt. Šīs sacensības bez šaubām organizēja motoklubs Rodeo. Man sarunas partneri Arvi Sandera personā 19. reizi. Es nezinu, mums kaut kā jāsāk gatavoties jau uz to nākamo gadu, uz to 20 gadu. Jā, ir nedaudz tāda, tikko esam beiguši šo, ja, un liekas, tad jau 20 nav vairs tālu. Un, protams, gribētos tad kaut ko vēl pievienot, kādu vērtību vēl klāt. Un, tas, lai šoreiz paliek noslēpums, un mums ir gads laika, bet es domāju, ka tas būs grandios, un tās varētu būt labas svinības gan Ventmunkers lielai balvai, gan pašam motoklubam. Automoto raidījums numur 2 izmanto Media Range datu nesējus. Iegādāties tos varat Prizma lielveikalos.